pārbaudi mani, es izaicinu tevi tagad. Izmēģini. Pēdējā laikā mēs esam sasnieguši krietni labāks rādītājs Indie Hausā priekš mēneša, kurš ir visneejošākais gadā. Manā industrijā, jeb apģērba biznesā, ir sezonas un nesezonas, un jūnijas vienmēr ir bijis nesezona. Es pateicu, laikam vislielākā nesezona. Jo ir karsts, cilvēki tērē naudu izklaidēs, drēbes nav tik primāri, tirdzniecības centri ir tukši. Jā, kaut ko varbūt jūnija sākumā mēs pērkam aktīvāk, bet pēc tam jau mēs sākam domāt par septembri, teiksim tā. Un esam gatavi tērēt mazākas naudas summas un jā, ir drēbes laikam vairāk uz izpārdošanu. Bet mēs esam sasnieguši 2 reizes lielāku rezultātu. Un es redzēju, kādām cīņām es biju izgājis cauri. Kaut vai elementāri tagad es tikos ar Anniņu, manis apstiprinājās, jo viņa stāstīja tieši to pašu. Tajā es viņai saku, par ko tu domā, kādas ir tavas pēdējā laika sajūtas, un viņa man saka, ka šorīt pamodos vēl ar tādu stulbu sapni, par kur nevar beigt domāt visu rītu, un es tā nodomāju, ak, mans Dievs, es pati tikko esmu pamodusies no sapņa, kurš vienkārši bija aizņēmis visu manu ēteru no paša rīta, par ko man nebūtu jādomā. Gribētos vairāk par mērķiem, par lietām, kas ir jāizdara, kaut kādi nākamie soļi, un es vienkārši patērēju laiku, scrollojot savā galvā stulbas domas, kas tik un tā man nekur neaizved. Tāpatās es ilgu laiku biju nomocījusies ar vainas sajūtu, kas man vairāk nav, jo es vienkārši nocirtu visu to, kas man veicināja šo visu. Un viens no iemesliem, kāpēc mums ir tiešām izdevies, ir tas, ka esmu ļoti fokusējusies uz tikai lietām, kas strādā. Jeb es nemētājos vairāk pa labi, pa kreisi. Ja es zinu, ka šis strādā, tad es nežīdoju, netur atlaides, netur produktus, netur arī savu resursu. Es lieku vienkārši visu pilnu banku uz to, ka es zinu, kas tiešām strādā. Neanalizējot, vai es tā drīkstu, vai es tā nedrīkstu, vai tā nav pa lētu cena, vai ko es darīšu vēlāk. Zin kā, tu esi pilnu banku. Kāpēc? Jo esmu ļoti aizrausies ar grāmatas rakstīšanu. Un es saprotu, ka tajā laikā, kad esmu darbā, man ir jāizdara super efektīvi, un reizēm tas ir varbūt prāta nonesoši, bet tieši šis risks man ir aiznesis pie pilnīgi citām naudas summām. Ko es to gribu teikt? Ka tajā brīdī, kad tavs prāts nav pilnvērtīgi nofokusējies uz to, ko tu gribi, es ļoti gribēju atrast laiku grāmatas rakstīšanai un podkastiem, kad es ļoti nofokusējos uz to, kā strādāt mazāk esot šeit un efektīvāk. Jo pretējā gadījumā, kad tu domā par savām vakariņām, par attiecībām, par to, kas tev sagāja, nesagāja, par situācijām, kas tev izsit ārā no sliedēm, tu vienkārši uzliec pauzi savā dzīvē. Un tad tu saki, ka tev nav laika, un tad tu saki, ka tu esi tādā skriešanā, un tev ir tik šausmīgi daudz, kas ir jāizdara mūždien, tu neko nevari paspēt. Bet cik daudz laika tu velti vienkārši domām, pasakot, ka it kā tu viņas nevari kontrolēt? Tu viņas vari. Es ļoti labi, un es tā nodomāju, es varu reāli kontrolēt. Jo es sāku no otra galas uzdevu jautājumu, kāpēc es par to domāju, kāpēc man to gribās. Un nocērtot visas šīs saknes, kas ir nenormāli smags darbs pie sevis, jo tomēr mēs jau gribam sevi pažēlot, dzīvi baudīt, gribās, ka es taču esmu pelnījusi, un zini, apēd vienu saldējumu un jau domā par nākamo no sērijas. Domas, tiešām tas ir kā tāds vilciņš, kuru tu griez, viņš patērē šausmīgi daudz enerģiju, jo tev vajag spēku, lai to vilciņu iegrieztu, tev sarēp šausmīgi galva, tu neredzi apkārt ne pa labi, ne kreisi, ne tu virzies uz priekšu, ne atpakaļ, tu vienkārši griezies uz vietas, un ja es tevi apstādinātu uz sitiena, tu nokristu. Jeb tev vajadzētu kādu laiku attiekties. Vot tieši to nozīmē domāt domas, kas nekur tevi neaizvirza. Un tu to ļoti labi zini. Viela aizdomāties. Un vai tu vari to kontrolēt? Jā. Kā būs vai nebūs? Zinim, nespēsiet iedomāties, bet es tikos ar Sinepja Graudiņa īpašnieku.
Un tā tikšanās notikās ļoti nejauši, jo viņš man piezvanīja un pateica, es kaut kā lūdzu, lai Dievs ieliek man sirdī tos cilvēkus, kas man jāstiek. Un man sirdī bijāt jūs. Es vienkārši gribēju satikt un pateikt jums paldies. Jo viņš saka, tad, kad es rakstīju to grāmatu, man nebija nekāda vēlme uz to grāmatas rakstīšanu. Tas nebija mērķis. Vienkārši es sajūtu sirdī, ka man vajag to vienkārši kaut kur piefiksēt, iegrāmatot, bet tur nebija nekādas ne grāmatu atklāšanas. Viņa pat pirmajā laikā nepirka, un viņam bija tāda spēcīga liecība par to grāmatu. Kaut kā viņš jūta sirdī, ka tiešām tā grāmata varētu daudz cilvēku dzīves izmainīt, bet viņš nezināja, kā to grāmatu palaist. Ja īstenībā tas pat nebija viņa mērķis. Viņš noriskēja, viņš iedeva Jāņu grāmatnīcā šīs grāmatas 400 uz realizāciju ar domu, kad viņi maksās viņam tikai tad, kad tās grāmatas kāds nopirks. Un viņš tajā brīdī bija lūdzis Dievs, palīdzi man tās grāmatas nevis pārdot, bet kā lai tā grāmata tiešām aizsniedz tos, kam ir vajadzīgas dzīves izmaiņas. Un viņam Dievs sirdī ielika mani, lai es saprastu, tur, kur es viņu biju redzējis vispār dzīvē, tas bija vienā pasākumā pie Šlesera kunga mājās, un tur es viņu pirmo reizi biju ieraudzījis. Un dēļ tā, ka mēs bijām kopīgajā grupas čatā, viņš bija dabūjis man telefonu numuru. Viņš man zvanīja, praktiski 2 gadus atpakaļ bija lietaina diena, un viņš man teica, Elīna, Klau, vai tu nevarētu palīdzēt man šo grāmatu nedaudz iekustināt, jo pretējā gadījumā viņi izņems ārā no Rozes grāmatnīcām, bet es tiešām ticu, ka tas var būt veids un ceļš, kā es jūtu sirdī, ka viņam ir jābūt tajos veikalu plauktos. Bet viena pats spēkiem, jo neviens nezina to vīru, un viņš vienkārši darīja un uzticējās Dievam, darīja vienkārši to, ko Dievs ieliek viņa sirdī. Un zini, tajā brīdī man bija tāds kāpēc man būtu jādara? Man vienkārši piezvana, Klau, negribu pareklamēt grāmatu. Tā kā. Un zini, man jau arī tāds savus ego nedaudz tāpatās vien. Es jau to grāmatu nezināju. Arī to vīru īsti nē. Bet es zināju, ka to sinapi graudiņus lasa daudz tūkstoši cilvēku un pārsūta WhatsAppā viens, jo tie sinapi graudiņi ražojās katru dienu. Un arī man dzīvē tā ir bijis par svētību. Un tajā brīdī es sev pateicu, ja es attaisīšu to grāmatu, es jums saku, davai atsūt man to grāmatu, viņu palasīšu un tad es padomāšu. Un viņš man iesūtīja to grāmatu, viņš bija gatavs tajā pašā vakarā arī atvest, un viņš teica vienkārši svētības. Un ziniet, ko es saņēmu tajā grāmatā? Oh my gosh. Es neko negaidīju no tās grāmatas. Bet tad, kad es attaisīju, pirmajā lapspusē saņēmu to vārdu, kur bija rakstīts, ka tu esi kā auglīgs dārs, kura lapas nesavīst un kas nes augļus pareizajā laikā. Un zini, tajā laikā es biju ļoti ilgās pārdomās par to, ka es nevarēju palikt stāvoklī. Un man vajadzēja tikai nelielu pilienu, lai es atkal taptu dzīvi, man būtu spēks vispār ticēt, tā kā tālāk ticēt, jo vienkārši viss bija drausmīgi. Un es to nevienam nebiju teikusi, bet es vienkārši attaisu un es izlasu kaut ko tādu. Un tajā brīdī es nolēmu, ka nē, tā ir mana tāda atbildēta lūkšana. Es vienkārši sēdēju gultā, es raudāju, un man bija tāds kauns, kā es varēju pateikt kaut ko tādu šim vīram. Un es nodomāju, ka nē, es nereklamēšu, es vienkārši turpināšu viņu lasīt priekš sevis. Un kaut kā netīšām vārds pa vārdam es sāku redzēt, kā cilvēks sāk pamanīt to grāmatu manos storijos, un es domāju, bāc, laikam man tiešām ir jādalās, jo ja es tik ļoti daudz saņemu atbildi savā dzīvē, kāpēc es esmu tik skopa. Un ja es nekad nebiju grāmatu lasītāja, man likās, kurus tagad teikšu, ka es baigi grāmatas lasu, jo tā nav, es varēju tikai 1 lapspus dienā izlasīt. Un tā sākās mans ceļš ar tiešām patiesām attiecībām ar Dievu par to, ka tu vari katru dienu lūgt un ka tu katru dienu vari saņemt. Un ka Dievs tev var mācīt sev šādām dažām rindām un vadīt tevi tajā dienā. Es biju tajā grāmatā vienkārši tā pieķērusies, ko es ar šo visu gribu teikt, ka mēs tik bieži meklējam paskaidrojumus, tik bieži meklējam kāpēc, jā, nē. Mēs tik bieži gribam kaut kādas garantijas, bet īstenībā tu Dievam vari prasīt pilnībā visu un jebkad. Un viņš tev var atbildēt caur dažām rindkopām, viņš tev var stiprināt caur vienu vīru, kurš tev var vienkārši randomā piezvanīt. Bet ja tavs sirds būs vienkārši atvērta. Un zini, tu daudz vari domāt, fantazēt, kā būtu, ja sajies, ja nesaies.
Bet Dievs grib, lai tu vienkārši viņam uzticies. Viņš parūpēsies par tavām finansēm. Viņš iedos tev, kur dzīvot. Un tas vīrs sēdē, mēs bijām Italissimo, viņš teica, Elīna, tāds ir tavs Dievs. Tu domā, kā? Bet viens zvans var izmainīt tavu dzīvi un vēl tūkstošiem sieviešu caur tevi. Tūkstošiem. Un zini, viņš man zvanīja, tas vīrs, un viņš teica, Elīna, grāmatas vienkārši ir sold out katru nedēļu. Man zvana un prasa vēl. Un tas nav par pārdotu grāmatu, jo tās grāmatas pārdodas par 10 eiro, par ko tu runā. Viņš saka, cik daudz. Viņš saka, tev liekas, ka varbūt tu nekalpo vai tu kaut ko nedari gan labi. Viņš saka, tu esi tik daudz izdarījis. Un es gribēju tevi satikt un vienkārši pateikt paldies, ka tu atsaucies tajā brīdī. Un es sēdēju, mēs abi ar Nauru sēdējām Italissimo, mums vienkārši abiem bija stāstars, un reizēm liekas, ka tu gan maz kaut ko dari, vai ka tu vispār nedari, vai ka varētu labāk, un tu meklē visādi shortcuts un lietas, kā veidot savu dzīvi, kā labāk, kā pieņemt lēmumu, tev šo, to vajag. Dievs zina visu, ko tev vajag. Vienkārši prasa viņam. Tad, kad Jēzus bija, un viņš teica tādu līdzību, kas man ļoti palikās prātā, īstenībā šito visu es vispār nebiju plānojis jums teikt. Es vienkārši esmu savas sirds vadībā. Viņš teica to frāzi, kad tad, kad Jēzus bija uz šīs zemes, viņš teica, man ir jādodās prom, un es atstāju tev svēto garu kā palīgu. Kas ir palīgs? Svētais gars, tas ir tavs palīgs. Un viņam tur ir jābūt. Lai tad, kad tu nezini kā, tu jautā viņam. Tad, kad tu esi savārījis ziepes, tu jautā viņam. Tad, kad tev ir vajadzība, tu jautā viņam. Un vai tu jautā viņam? Es īstenībā pēc šīs tikšanās es sapratu, ak, Dievs, cik par daudz lietām es varu lūgt. Cik daudz lietas man ir vajadzīgas. Jā, es ļoti bieži daudz ko prasu Dievam, bet tomēr pienāk brīdis, ka liekas, ka es nepadaudz. vai nevajadzētu man piestopēt. Šeit jau es tā kā pati varētu tikt galā. Šeit jau tā kā mana vaina. Un, zini, uzreiz aizdegās acis. Es sāku pamanīt dzīvē lietas, kas man sāk pavērties, kuras agrāk es nepamanīju. Neredzēju kontakti, draudzības, pasākumi, idejas. Tikai dēļ tā, ka tu paklausi viņam. Vienkārši paļaujies. Es zinu, kas man ļoti, ļoti spēcīgi norizonēja par to, ka tas, ko tas no tevis paprasīs, būs kaut ko nocirst, kaut kādu savu ego pamest malā, vairāk uzticēties. Jo redz, kā man jau arī ir savs ego, man ir savu pieredzi. Es jau esmu, kā saka, sieviete, kas ir darītāja. Un gribās reizēm risināt pašai tās lietas. Un es redzu, ka jo vairāk es gribu uzticēties Dievam, jo man nākas grūtāk no vienas puses. Bet tad, kad Dievs atkal saka uzticies man, vienkārši prasa un uzticies man. Vienkārši dari. Tas nenāk viegli, bet tas ir tā vērts. Jo tādā veidā Dievs tev parāda pilnīgi cits durvis, kurš tu nekad dzīvē nebūtu ieraudzījusi. Tāds ir tavs Dievs. Man tā patīk, viņš skatījās ar degošām acīm, viņš teica, tāds ir tavs Dievs. Un man tas tik ļoti palika sirdī, kad es vienkārši nevaru tev to nepateikt. Vai tu zini, kāds ir tavs Dievs, uz ko viņš ir spējīgs? Zini, es arī, man tagad bija mēnešreiz atsākušās, es svinēju to dienu, un es domāju, Dievs, ko es tā pareizi vai nepareizi izdarīju? Iemāci man, paskaidro man. Es gribu izprast, es gribu turpināt, es gribu arī nākamajā mēnesī viņus sagaidīt. Un es meklēju, kāpēc? Varbūt nebūs tāda kāpēc. Varbūt nebūs šim visam izskaidrojums. Es reiz nedēļā vismaz liku sev rociņas uz vēdera un teicu, Dievs, es esmu auglīga. Un es atceros to vārdu, ko es izlasīju Sinapju graudiņā, kas bija, tu esi kā auglīgs dārs. Jo Dievs ir radījis mūs visas, lai mēs dzemdētu, lai mums būtu bērni.
Kādam tas nāk viegli, kādam grūti. Bet, kad es lasīju, ka tu esi kā auglīgs dārs, kura lapas nesavīst, un tu nesīsi augļus vislabākajā laikā. Es tajā vārdā tik ļoti iekrampējos. Un es ticu, ka esmu auglīga. Zini, un bieži vien gribās teikt, nē, kaut kas ar tevi nav gan labi, un bla, bla, bla. Nē, es esmu auglīga. Zini kā, tu vari teikt nemitīgi, ka tev nav laika. Bet vai tu pamani, ka tu vari nedēļām skrolot savas domas, plānodama, domādama, un beigās saprastama, ka vai nu tev nav spēks, vai nu apstākļi nesaliekās, vai drosme pa īsu. Vai cilvēki, uz kuriem tu biji plānojis un cerējis, tevi vienkārši uzmet. Cik daudz pasākumu man nav bijuši, kurus es biju jau sākotnēji plānojis taisīt, un es jau zināju cilvēkus, ar kuriem sastrādāšos. Un tieši viņi bija visi tie, kas pateica, ka nebūs. Man modeskatē, piemēram, man bija vismaz 4 modelis, kurus es biju pilnīgi pārliecināta, ka viņas tieši es gribētu. Ļoti. Viņas visi pateica, nē. Labi, tur salikās dažādi dzīves situācijas, darbi un vispārējais, ka nevar apmeklēt mēģinājumus, bet tik un tā. Un Dievs vienkārši pavar citādāk. Un es saprotu, ka tāds ir mans Dievs. Un es domāju, mums būs vēl daudz izaicinājumu šīs mēnešu laikā. Bet es gribu redzēt, kāds ir mans Dievs. Un ja tas ir no viņa, tas notiksies vislabākajā veidā. Es aizgāju tik ļoti no tēmas nost, bet es jūtu, ka tas man jāpasaka no savas sirds. Tik īstenībā vienkārši frāzes, bet tik ļoti aizkustināja tas manu sirdi, un es Nauri nebiju redzējusi ar asarām acīs tik sen. Tas aizkustināja arī viņu. Dievs ir dzīvs. Es gribu kopā lūgt ar tevi. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu dod sapņus. Palīdz man izslēgt ārā savu reālo prātu, kurš tā kā tāda pienmašīna visu laiku domā, skrolo, domā, plāno, nomēra 70 reizes un reiz nenocērt. Debes Tēvs, palīdz man mazāk domāt, plānot, jo tā dara visi. Viss taču ir jāprēķina. Dievs, bet es ticu, ka ja esmu Tavs bērns, tad Tu esi visu jau aprēķinājis manā vietā. Tu zini manas plusus, mīnusus, Tu zini, kas man sanāks un kur es kritīšu, bet ķer mani. Neļauj man tā iemesla dēļ padoties, norakstīt sevi un saprast, ka, nē, tad nav mans. Nē, ir mans. Dievs, parāda, kā Tu spēj par mani rūpēties. Tāds miers sirdī. Man tāds miers sirdī ir. Paldies Tev, Debes Tēvs, par visu to, ko Tu dari manā un Tavā dzīvē. Es to saku tādā mīlestībā. Man liekas, tik mīlestības pilna. Vispār filmēšos podkāstu vēl nereiz nebija bijusi. Es gribēju Tev to pateikt. Reizēm es kaut kā cenšos sarežģīt, tur ļoti, ļoti sagatavoties. Reizēm vienkārši gribās runāt no sirds, kā tas bija, jo tā vakardienas mūsu tikšanās bija tik vienkārša. Mēs vienkārši sēdējām, ēdām picu un pat nebija laiks ēst picu, jo gribējās tik ļoti viens otram izstāstīt par savām liecībām. Un tas jau arī ir tas, kas ceļ. Tad, kad tu redzi, ka kāda cita dzīvē Dievs darbojās, un no tevis ir tikai ticība. Tu saproti, tāds ir Tavs Dievs. Es Tev mīļoju. Paldies, ka skatījies un tiekamies jau rīt.